Jašets un ripa vārtos. Lauris Zārdziņš, šķiet viņam tiks ieskaitīts Visticamākais, jo viņš izdarīja raidījumu uz vārtiem, ripa atstās pret kādu no baskaviešiem, baskaviešu spēlētājiem un iespurdzis par Maikla Garneta aizsargiem. Tas nav svarīgi. Galu galā vienreiz veiksmi mums arī spēja jāpagriež. Pret Jaroslavļu mēs līdzīgā veidā zaudējām divreiz vārtus. Jā, nu tur vārds priekšā ļoti labi cīnījās arī Broks Troters. Arī viņam vismaz daļiņas no šī panākuma un redzam ripa aiz Maikla Garneta muguras. Un tas ir svarīgākais. 14 vārti Laurim Dārziņam. Dārziņš, Troters, Dārziņš, Ozoliņa metiens un ripa vārtos! Ripa vārtos, bet slidos skatīties video atkārtojumu. Maču galvenais tiesnesis Broks Troters priecājas par vārtu gūmu, bet mums vēl jāpagaida tiesneša lēmums. Skatāmies vēlreiz Ozoliņa metienu. Šķiet, ka trāpīja ripa. Šeit var būt diskusija, trāpīja vai bija spēle ar kāju. Jā, tā ir ļoti liela atšķirība, tieši tā. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Tad grūti pateikt, kam tā ripa īsti trāpīja. Jā, Vai Troteram vai maskaviešu spēlētājiem, Silujanovam. Izskatās, ka Troteram trāpīja. Arī Maikls Garnets gaida tāpat kā Arēnā Rīga, šeit gandrīz 6000 līdzutēju un, protams, daudz lielāks skaits pie saviem televizoru ekrāniem. Jā, mazāk par 6 minūtēm jāspēlē. Otrajā trešdaļā pagaidām joprojām 1-0. Kamēr nav tiesneša lēmumu, tikmēr rezultāts nav mainījies. Tikmēr arī nekas nemainīsies. Arī nemainīsies. Un vārds tiek ieskaitīts. Tātad 2-0 un mēs spēlēsim 4-3 un pēc tam arī 5-3. Jo 4 sekundes bija palikušas Solovjovam uz noraidīto spēlētāju soliņu. Vēl vienam spēlētājam ir atliktais sots, tā kā noraidījums. Troters. Kārsums un ripa vārtos! No ļoti asleņa Mārtiņš Kārsums izdarīja negaidīt metienu. Šķiet, ka Maikls Garnets negaidīja, ka būs metiens, bet precīzs raidījums un rezultāts kļūst 3-0. Rīgas Dinamo trešo reizi realizē skaitlisko vairākumu. Tur jau slīdo Miķels Rēblis vārtu priekšā, bet Mārtiņš lem citādā. Un starp kājsargiem precīzi tā sauktajā mājiņā ierēda ripu lielajā mājā, proti vārtos. 3-0. Jā, 3-0 pēc rezultāts un pabrīd mūsu aizsardzības zonā un ripa vārtos. Ripa vārtos. Beidzot arī trāpīja. Pieslido diezgan tuvu, Šterbāks ir ļoti spēcīgi. Arī ierēda. Ir ļoti labs metiens. Līdz šim bija Formanovs ļoti aktīvi spēlē. Miķels Rēdlis izraida ripu ārā Dārziņš un Troters kreisajā malā. Viņam arī ripa un ripa vārtos! Ripa vārtos! Dārziņš! Broks Troters! 4-1! Bravo! Maikls Garnets tur ļoti aktīvi signalizēja, ka ripasot ar viņu kājsargi iegrūsta, bet Rafaels Kadīrovs uzreiz parādīja, ka vārtu gūms tiek ieskaitīts un Broks Troters. Otro spēli pēc kārtas var teikt kļūst par varoni. 2 gūti vārti un Lauris Dārziņš arī ļoti aktīvi spēlē. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Brokam Troteram 20 spēlēs pēdējās ir 3 vārti. Jā, kāds teikt, kas tas ir? Bet atcerēsimies, ka viņš pēc traumas, kad atgriezās, viņš ļoti maz spēlē pa 4, pa 3 minūtēm mačā, pa 5. Tā pamazām iegāja spēlē un tagad var redzēt, ka ir iegājis. Nu, šajā epizodē laikam var teikt, ka Broks Troters sarāva Maikla Garneta gabalos. Ne pirmo reizi virsū mūsu vārdsargam. Solovjov metiens un ripa vārtos. Nu, lūk, arī šā noraidījuma sekas. Redzam, spēcīgs raidījums, ļoti daudz spēlētāju tur Kris Kolts priekšā un metiens vārta augšējā stūrī. Kris Kolts atklāja riptāk tāds pret aizsardzību 4 sekundes. Nu var teikt, ka uzvar ir izcīnīta.